Čau, čau! Ir atkal ēterā. Tā, šodien pa stendi iet runa. Stendi rezultātiem. Ir atbraucis drift aparāts, žurka ar trīnieku 54. dzinēju. Kaut kāds zirneklis uzlikts, kaut kāds, man liekas, Šmīdmans, ja nemaldos. Un M50 ieplūd. Nu, pārējais dzinējs visi stok. Ir MS3 vadība. Un, nu, šodien grozīsim un skatīsimies, kas īsti notiek. Un tā, zemnieks zina, kad arī tiks YouTubā. Tā kā, nu, bija visāds tehnisks problēmas. Pirmajā dienā mēs to auto nevarējām dabūt virsū uz stenda. Nu, kā vienmēr, projekts sveiks sabūvēts laikam, un visādi, kas saka, gadās, tas ir normāli. Tā kā, nu, rulējam un tad jau redzēsim, kas un kā. Protams, neiet gludi, ir visāds puiņas, bet no tas tā novērsām. Tur eļas noplūd, tādas lietas. Vēl tikai sāk kaut ko īsti regulēt un nu, skatīsimies, kas te īsti notiks tālāk. Cerams, ka viss būs tālāk gludi. Johoho, ir apakaļ. Tā, ir viens nepabeigts auto uz stenda. Tas ir tas pats, jā, tas žurķis ar trīnieku, benzīnu, ar M50 ieplūdi, nu, pārējais visi stoki. Čaļi samainījuši droseli. Droseli bija iepriekš, ja es nemaldos, 60 kaut ko, bet tagad droseli ir 82 vai 83, nu, kračs daudz lielāk. Pagājušais mēs nevarējām dabūt vairāk, kāpāt 230 vai 231 zirgi, nu nenāk ārā. Un viena problēma, dzinējs, nu, to ieplūdes kolektors rādīja, kad reāli ir vakums. Nu, vakumam mums nevajadzētu būt, tā ka, nu, pēc iespējas mazāk vakums, lai, nu, var dabūt gaisa iekšā. Tā kā tagad jau kaut kāds rans ir uztaisīts, cilvēks atbrauc atkal, nu, pēc pārbūves. Un viens rans ir uztaisīts, mums jau uzrādīja 244 zirgus. Pa ņūtoniem es nemanīju, man, protams, uzreiz acīs iemetās tie zirgi, ka mums zirgi nāk klāt un tagad tikai ir jāpastrādā. Tā ka nu ejam apstīties. Vēl es esmu uzbūvējis vien tādu sivēnu padarīšanu, izstāstīšu gandrīz pēc sivēnu. 2 sivēnu, to klusinātāji. Nu, iesim pastīties, būs skaļi, neko nedzirdēs, ko es nemuldu, tāpēc arī es nemuldēšu. Skatamies!
tad tā, rezultāti īstenībā priecē viss. Nu, tas jau vēl nav viss. Teiksim tā, tas ķūns vēl tur vēl šo to piedzīs. Tā tālāk, tur es vēl nezinu, cik ilgi darbosies regulētājs, bet jā, lūdzu. Iznāk tā, ka varbūt tā M50 tā ieplūde ir laba, bet ne uz šito dzinēju. Nezinu, no, to vajadzētu eksperimentēt. Tāda ieplūde šitāda un tā tālāk, bet redzam to, ka ar tādu to stoku ieplūdu nebūs labi uz šito dzinēju. Nu, viņš prasa daudz gaisa. Tā kā, nu, maucam tālāk un skatīsies, ar ko tas viss beigsies. Ko diena ir beigusies? Nu, nav slikti. Beigās ir 330 newtoni un cik bija 250, vai ne? Un 250 zirgi, jā. Tā kā salīdzinoši ar iepriekšējo reizi, ko varam redzēt, kur mums ir iepriekšējais newtoni, kur brauc, uzliekot droseli, mums ir no 317, 330. Un zirgi, jā, zirgi paši pa sev runā. Labi, sākumā tur vēl kaut kā, bet, nu, kad aiziet topčiks, tad, jā, tad mums ir 20 zirgi klāt. Tā kā, nu, stoku dzinējs, Šmīdman izplūda un M50 ieplūda lielāku droseli. That's it. Aiziet, jo tačas parādi, iespējams. Ko tu daudz? Es uzmetīs acis. Tādu setup gan es nebiju redzējis, kad M50 to liek virsū, bet jā, ar lielāku droseli tas viss labi strādā. Tā kā tā. Nu tā. Nu tad, kas saka, līdz nākošajai reizei būs vēl labāk.